Sveiks! Autosumma, izrakstot rēķinu, to var nosūtīt arī e-pastā klientam. Spied uz pogas apakšā rēķins, izveido rēķinu, piemēram, mums ir komisijas pakalpojumi, esam palīdzējuši kādam pārdot vai vēl kā. Ja mums ir partneris saglabāts, mēs uzreiz ievadam partneri, un ja viņam ir arī e-pasts, viņš automātiski būs jau kā sūtīšanas funkcijā, varam izvēlēties ar bez paraksta un sagatavot rēķinu. Šeit mums ir jau gatavs rēķins, un zemāk ir rēķina PDF plus sūtīt tādam e-pastam. Tas nozīmē to, ka nospaļot šo pogu, saglabās to uz savu datoru un arī tiks nosūtīts e-pasts ar šī faila linku, ko varēs klients jau apskatīt un pārskaitīt tev naudu. Tāpatās arī automašīnā, ja tu ieej automašīnā un ievadi pārdošanā datus, izvēlies kādus dokumentus tu vēlies nosūtīt, ievadi e-pastu, tu to vari saglabāt un sūtīt uz e-pastu klientam. E-pasta izskatīsies šādi. Tur būs rēķina numurs vai dokumentu numurs, poga, uz kuras uzspiežot atvērsies rēķins. Viņi būs aktīvi 3 dienas, pēc tam vienkārši no datubāzes tiek izdzēsts un attiecīgi visi tavi rekvizīti. Tavs vārds uzvārds, tavs SIA nosaukums, e-pasts un tavs telefona numurs, ja tu to visu būs norādījis Autosumma sistēmā. Ok, tiekamies!